Sveiki, mīļie! Mēs esam lauvas laikā. Tas ir planētas Saules laiks. No Zemes nāk ļoti daudz gaismas. Es domāju, ka jūs noteikti to esat pamanījuši. Tas ir kā liels gaismas vilnis, kas ietvēra visu mūsu brīnumaino Zemi un katru no mums. Un šis vilnis dod mums iespēju. Šis vilnis dod mums iespēju pacelties jaunā gaismas lokā. Un kulminācija šim visam lielajam notikumam ir 8. augusts, kas notiek katru gadu. Šis lielais notikums, šis planetārais Saules gaismas jaunais gads. Šogad viņš mums iekrīt šī pirmdienā, bet patiesībā pēc nedaudz dienām. Līdz ar to eņģeļi uzrunāja, un es atļāvos stāstīt par šo notikumu, un arī viņu iedrošināta dalīšos ar praksēm, kas šī laikā ir veicams. Šis lauvas laiks, šie lauvas vārti, saukt arī par zvaigžņu vārtiem, tie ir lielo iespēju vārti. Tātad šajā laikā gaismas intensitāte ceļās arvien augstāk un augstāk, un līdz ar to mums katram ir iespēja pacelties šajā te spirāles lokā, kādā notiek gan visas Zemes, gan katra cilvēka individuālā attīstība, par kādu loku, pa kādu pakāpienu augstāk. No vienas puses liekas, jā, es vienkārši būšu, te meditēšu, gan jau viss notiks tā, kā notiks. Jā, varbūt kādam arī notiks, bet es domāju, ka tad šis cilvēks būs ieguldījis pietiekoši daudz darba, lai tas varētu notikt. Līdz ar to šīs prakses, par kurām es runāšu, tās ir prakses lūkšanas, sagatavo mūs šim te enerģētiskam, varētu teikt, pat pārliecienam. Un vienlaicīgi tas ir arī katra cilvēka intensīvs darbs ar sevi šajā laikā. Un tātad pirmā prakse, kuru eņģeļi ierosināja, tā ir šī te prakse, kā atbrīvot lepnību. Es viņu nolasīšu un arī nedaudz pastāstīšu par šo praksi un vēl par iespējām ar to strādāt. Kā atbrīvot lepnību? Esmu pateicīga par visu, ko esmu piedzīvojusi, Tev, Dievs. Lielākā bagātība, kas man pieder, tā ir mana pieredze. Katru mirkli tu mani esi mācījis, un kā mazu bērnu turēdams pie savas rokas vedis pa manu dzīves ceļu. Atbalstīdams, kad es kritu, un rādīdams gaismu, kad es biju nomaldījusies. Tagad es to saprotu un pieņemu, pateiktamās Tev, Dievs. Es noliecos pie Tavām kājām un nolieku tur savu lepnību, kas bieži neļāva man saskatīt lietu patieso dabu. Es lūdzu piedošanu cilvēkiem, pret kuriem izturējos netaisni. Tātad biju sava zemā ego pārņemta un nespēju saprast un sajust viņus. Piedodiet man. Tagad, kad es arvien vairāk mostos, es spēju saskatīt lietu kopsakarības un līdz ar to savas dzīves ainu pilnīgāk. Es pieņemu savas mācību stundas. Izprotot un atbrīvojot lepnību, tās vietā manī var ienākt dievišķā pazemība. Tā ir spēja pieņemt, pateikties un atlaist veco pieredzi, dodot vietu jaunai iespējai. Esot izprotoša un pazemīga, es eju kopā ar Tevi, Dievs, šo ceļu pie mīlestības. Katra pieredze ir kā gaismas pietura manā ceļā. Es pateicos visiem cilvēkiem par mācībām, ko esat man devuši. Es pateicos, ka parādījāt man manu lepnību. Es pateicos Dievam un gaismas eņģeļiem, ka esat kopā ar mani un palīdzat man no lepnības atbrīvoties. Tās vietā tagad var ienākt pieņemšana, pateicība un pazemība. Tagad es esmu brīva, tagad es varu radīt, es radu gaismas pasauli. Es esmu. Kad mēs noliekam
lepnību, tātad savu ego pie augstāko gaismas spēku kājām, tātad atbrīvojam sevi no tā, mēs kļūstam vieglāki. Un tieši tā ir tā kvalitāte, kas mums šobrīd visvairāk ir vajadzīga - vieglums. Vieglums, lai paceltos savās enerģijās, vieglums, lai ietu cauri vārtiem. Mēs varam nolikt pie augstāko gaismas spēku kājām arī savus aizvainojumus, skaudību, dusmas, nespēju piedot. Vienalga, ko mēs tur noliekam, mēs kļūstam vieglāki. Mēs atbrīvojam to, ko esam nesuši sev līdzi. Un līdz ar to tādā veidā dodam sev jaunu iespēju. Jaunu iespēju pacelties vibrācijās. Un vienlaicīgi mēs arī lepojamies par sevi. Jā, šī lepnība, kā mēs saprotam, tā ir mūsu zemā ego izpausme, bet lepnība par to, ko mēs darām, par to, ka mēs apzināti ejam šo savu gaismas ceļu, mēs strādājam ne tikai ar sevi, bet mēs strādājam visas zemes un tātad visas cilvēces gaismas ceļa labā. Un par to tiešām mēs katrs varam ar sevi lepoties. Nākošais solis, kas mums ir jādara, kad mēs esam kļuvuši vieglāki, mēs varam arvien vairāk satikt sevi. Un tātad ir šī nākamā prakse lūkšana, es satieku sevi. Mēs esam atbrīvojuši mugursomu, mēs esam noņēmuši lieko nost, pleci ir viegli, ir kļuvusi elpot vieglāk, un mēs ejam arvien dziļāk sevī, lai satiktos arvien vairāk ar savu gaismu. Ir kaut kādas sieniņas mums priekšā iespējams, ir kaut kādi šķēršļi, bet mēs ejam arvien vairāk savā gaismas sirdī, un tieši tur ir šī iespēja satikties ar sevi, ar to cilvēku, ar to gaismas būtni, kas ies cauri šiem zvaigžņu vārtiem. Es satieku sevi. Kad lielā saule piepilda mani, es arvien vairāk savienojos ar savu patieso būtību. Es ieelpoju gaismu savā sirdī. Katrs elpas vilciens palīdz atvērties ugunīgam mīlestības ziedam, kurā glabājas dievišķa enerģija. Gaismas ziedā ir pieņemšana un pateicība, maigums un mīļums, spēks un svētība. Katrs lielās saules stars, kas pieskaras manai sirdī, palīdz ziedam uzplaukt arvien vairāk un vairāk. Tur sakrālajā esībā atrodas mans gaismas pļavs. Es esmu tajās un sajūtu, ka visas dabas izpausmes, kas ir manī un ap mani, atrodas savās augstākajās vibrācijās. Tagad es varu ar zemes, ūdens, uguns un gaisa enerģijām piepildīt arī savu ķermeni. Es esmu harmonijā ar sevi un pasauli ap sevi. Es savienojos ar dabas līdzsvaru sevī. Tas, kas notiek manā sakrālajā sirdī, starā pasaulē, kur es veidoju sev apkārt. Viss ir vienots, kā ielpā, tā izelpā, kā uz zemes, tā debesīs. Es esmu sakrālajā sirdī, lai tur satiktu sevi. Gaismas pļavās es savienojos ar zemi, ūdeni, uguņu un gaisu. Es droši un pārliecinoši lieku katru soli pretī sev. Ar katru elpas vilcienu es arvien vairāk atceros savu gaismu. Katrs solis mani savieno ar dievišķo sievišķību. Es ar cieņu un mīlestību to pieņemu. Es pateicos zemei un debesīm, kā atvedāt mani pie manis. Es satieku sevi. Es esmu tā, kas es esmu. Es esmu sieviete, kas ir vienota ar dievišķo avotu. Ar katru elpas vilcienu gaisma mani ieplūst arvien vairāk un vairāk. Es esmu sieviete, kas ir atcerējusies savu dievišķo pirmsākumu. Es esmu sieviete, kas ir atcerējusies sevi. Es atļauju sev būt. Es esmu. Tātad šī lūkšana mūs savieno ar šo mūžīgo, bezgalīgo gaismas plūsmu, kas ir katrā cilvēkā, ar viņa iekšējo gaismas avotu.
Ja vīrietis lasa šo lūkšanu, tad viņš aizvieto vārdus sieviete ar vīrieti un ar dievišķo, vīrišķo enerģiju sevi. Tātad, tad, kad mēs esam satikuši sevi, šī lūkšana arī saucās, es satieku sevi. Un šīs prakses jau mēs varam pildīt pirms lauvas vārtiem, tātad visas šīs dienas. Un gaismas intensitāte, vai varētu teikt, tie vārti visvairāk paverās laikā 11:11. Tātad 11:11 tas ir vārtu skaitlis. Un šajā brīdī mēs varam kaut vai vienkārši kādu brīdi pabūt ar sevi, lai sajustu šo gaismas vilni, lai viņu integrētu sevī, lai arvien vairāk savienotos ar šīm vibrācijām, kuras mums palīdzēs iet tālāk 8. augustā, lai izietu cauri gaismas vārtiem uz jaunu sevi. Un šeit nākamā praksa, ko varam arī pirms tam iepazīties, viņa saucās kā iziet cauri vārtiem. Kas tas ir iešana cauri vārtiem? Dievs vienmēr dod iespēju atvērt vārtus un ieiet jaunā esībā. Tikai no mums ir atkarīgs, vai sadzirdam šo aicinājumu, vai atrodam sevī spēku, vai speram soli un atveram vārtus. Debesis ir nolaidušās uz zemi, lai kopā ar mums paceltos augšā pa spirāles loku. Tikai noliekot pie vārtiem pagātnes smagumus, kurus nēsājam līdz, varam iziet tiem cauri un pacelties smalkākās gaismas vibrācijās. Būt tuvāk tam, kas patiesībā esam. Un tā ir gaisma, enerģija un mīlestība. Jo Dievs ir gaisma, enerģija un mīlestība. Un viņš dzīvo katrā. Tikai noliekot savas smagumus pie Dieva kājām, mēs izejam cauri vārtiem un satiekamies ar dievišķo sevī. Dievs, esi ar mums un palīdz mums to paveikt. Mēs ejam. Mēs esam. Un tad ir 8. augusts. Mēs jau pārvietojamies laikā nedaudz uz priekšu, lai saprastu, kas notiks šajā brīnumu dienā. Un iešanu cauri vārtiem mēs varam darīt vai no 8 no rīta vai 8 vakarā. Visspēcīgākā intensitāte ir tieši 8:08, gan vakarā, gan no rīta. Bet pirms tam mēs jau sagatavojam, dodam sev laiku un vietu. Un tad ir šī noslēdzošā lūkšana ceļš cauri zvaigžņu vārtiem. Mums arī ir jāsaprot viena ļoti svarīga lieta, ka kad mēs kļūstam ar katru brīdi apzinātāki, un tas notiek, ja cilvēks iet pa savu dvēseles gaismas ceļu, tad viņš saprot arī to, kas viņā vēl tā kā vibrē pa vecam, kas neļauj pilnībā būt laimīgam, priecīgam, katru dienu izbaudīt kā kaut ko īpašu. Arī varbūt to, ka kādreiz ir nedaudz skumji, arī ar to, ka gribās vienkārši pabūt ar sevi vienatnē. Tas viss ir skaisti, jo viss šis stāsts ir par mums, par katru no mums. Bet izvēles ir jāizdara apzinātas, un šī te noslēdzošā praksa, kurā saucās ceļš cauri zvaigžņu vārtiem, viņa ir tieši par to. Un tā ir tā praksa, ko mēs varam lasīt tieši 8.08. Ceļš cauri zvaigžņu vārtiem. Visu šīs lūkšanas jūs atradīsiet mājas lapā Eņģeļu pasauli. Visa mana esība nostās ar katru brīdi ar vien vairāk un vairāk. Katra dzīvības šūniņa un lāsins lāse izbauda pamošanās prieku. Ar ielpu un izelpu es savienojos ar drošību, ticību un paļaušanos. Es pilnībā apzinos, ka esmu uz sava dvēseles gaismas ceļa un eju to kopā ar eņģeļiem. Katrs solis ved mani tuvāk sev pašai. Esot brīva savās izvēlēs, apzināti lieku soļus ar vien trošāku mīlestības pasaulē. Esmu modra un vēroju visu, kas ir man apkārt.
tas, ko es redzu, jūtu, domāju, stāsta man par mani. Es pilnībā apzinos, ka pati radu savu dzīvi un uzņemos atbildību par visu, kas tajā ir pašlaik, kas ir bijis un kas vēl būs. Es atļauju sev būt laimīgai, veselai, priecāties par dzīvi un saņemt un dot to, ko augstākais gaismas spēks ir paredzējis tieši man. Visi ierobežojumi un šķēršļi, kas traucēja man savienoties ar gaismas avotu manī, tieši šobrīd un šeit tiek atlaisti un atbrīvoti. Es pilnībā savienojos ar lielo spēku sevī. Tas palīdz noticēt sev un atgriež pie savas patiesās esības. Esot apzināta un savienota ar augstākām gaismas vibrācijām tik, cik šobrīd man ir harmoniski. Es spēru drošus soļus uz priekšu. Katrs solis mani tuvina zvaigžņu vārtiem, kas atver jaunas iespējas. Katrs solis mani dara stiprāku un pārliecinātāku par sevi un savu dvēseles ceļu. Tagad es eju cauri zvaigžņu vārtiem un pati sev dodu iespēju iziet no disharmoniskām enerģijām un savienoties ar līdzsvaru un harmoniju, ar prieku un mīlestību. Es pieņemu šo iespēju. Es eju. Tagad es ieju augstākās gaismas vibrāciju laukā. Es tur esmu. Es tur palieku. Es esmu. Tātad šī lūkšana prakse ir tieši domāta zvaigžņu vārtiem, tātad 8. augustam. Bet process turpinās arī pēc tam, jo lauvas laiks mums ir līdz 23. augustam. Un šo enerģiju harmonizācija, tad, kad iziesim cauri lauvas vārtiem, turpināsies visas šīs dienas, kamēr būs lauvas laiks. Un tātad katru dienu vēl pēc lauvas vārtiem, 8 no rīta un 8 vakarā, mēs ļaujamies šai harmonizācijai, tātad līdzsvara enerģijām ienākt sevī. Jo mēs zinām, ka astotnieks, tas ir līdzsvars, kad zeme vienlaicīgi, mūsu zemes dzīve harmonizējās ar smalko gaismas pasaules dzīvi. Un iziešana cauri vārtiem tas ir viens solis, bet tālāk notiek nostiprināšanās šajās enerģijās, šī līdzsvara pieņemšana un esība šajās enerģijās. Tātad vēl pēc tam katru dienu 8 vakarā, 8 no rīta atrodam laiku priekš sevis, lai šīs enerģijas sevī harmonizētu. Un vēlreiz nosaucu lūkšanas prakses. Tās ir 4. Kā atbrīvot lepnību, es satieku sevi, kā iziet cauri vārtiem un ceļš cauri zvaigžņu vārtiem. Tiekamies tur pie zvaigžņu vārtiem. Lai top!